Bet es kādreiz par Eirovīziju arī gribēju šo to pajautāt. Jā, bet es saku, pieeja kā profesionāls tajā lietai. Man interesē, kas vispār notiek, tā. Tāda ziņa kā, nevis tāpēc, ka es tur kaut kā sajūsminos par vienu vai otru. Lūk, un tad līdz ar to es nokonstatēju, piemēram, tādu lietu, ka šodien, tādā pašā Eirovīzijā mēs ļoti labi saprotam, ka komponists un teksta autors ir pēdējā vietā būtībā. Tālāk nāk varbūt, kad augstākā līmenī dziedātājs un kā viņš ir apģērbts vēl svarīgāk varbūt ir, ja? Un tad visaugstākais svarīgākais ir video un production kopīgais no performance kopumā, ja? Kādi tā dziesma? Atskaitot varbūt šogad tā ukrainieti kaut kāda satura aizgāja, ja? Tas ir cits stāsts, bet pamatā vispār nevienu neinteresē. Tas ir, tāpēc, ka, jo pats nosaukums šim konkursam ir dziesmu konkurss, bet neviens nekur nerunā par to, kas šo dziesmu rakstīt. Tad šīs paradoks jau iet līdz Eirovīzijai no sākt gala. Jā, bet mēs katru gadu skatāmies to Eirovīziju, katru gadu mēs pilnībā apliekam šo pasākumu, tas ir balagāns. Es to saprotu, tas ir liels šovs. Tā ir liela izrāde, un to nevar noliegt. Un tad mēs varam, teiksim, snobiski raugt degunu, un, teiksim, mēs varam kaut kādā veidā izlīties, ka mēs esam labāk, gudrāk, mēs to nepieņemam vai tā, bet es saku, to skatos citādāk rakurs. Man interesē, uz kurien iet. Bet vai tā ir platforma jaunam mūziķim kaut kur pacelties? Protams, ka nav. Neviens, kur ir bijis, kur nav umot. Bet realistiski. Tas ir viens šovs, kas kaut kādā veidā Eiropai, Eiropa daudz, kur tērē naudu un lieto lietas kaut kā apvienot kopā. Mēs te visi, mēs te reiz viena valsts, pēc mums joku un tā, ar savām atšķirībām, un tad ir tas viss, tā nav platforma.